Šodien Eiropas Savienību satricināja skaļš skandāls. Tīklā nopludināti Ungārijas ārlietu ministrijas vadītāja Pētera Sijārto un viņa Krievijas kolēģi Sergeja Lavrova sarunas audio ieraksti. Tie attiecas uz sankciju atcelšanu ietekmīgiem krieviem. Jo īpaši 2024. gadā Lavrovs lūdz Sijārto panākt Eiropas sankciju atcelšanu noteiktiem Krievijas oligarhiem un viņu sievām. Sijārto apsola kopā ar Slovākiem atrisināt šo jautājumu, un ak brīnums! Pēc dažiem mēnešiem Eiropas Savienība tiešām atceļ sankcijas pret norādītiem cilvēkiem, taču paradoks ir tajā, ka ES izrādījās bezspēcīga. Ungārijas ministrs šo noklausīšanās faktu nenoliedza. Pats Sijārto paziņoja, ka pat nemēģinās noliegt faktu, ka viņš gadiem ilgi apkalpo krievus. Viņš paziņoja, ka ārvalstu spēcdienesti ar ungāru žurnālistu līdzdalību jau kādu laiku noklausās viņa telefona sarunas, un viņš neko neslēps. It kā, kas tur slikts? Un kas tad? Ko jūs man par to izdarīsiet? Tajā pašā laikā Ungārija bloķē Ukrainai paredzēto 90 miljārdu eiro kredītu. Un šodien Kaja Kallasa, kur ieradās Kijevā, godīgi atzina, ka Eiropas Savienība nevar piešķirt šo kredītu Ukrainai Viktora Orbāna nostājas dēļ, pret kuru viņi neko nespēja iesākt. Un te vēl arī ASV sāka aktīvi atcelt sankcijas pret Krievijas federāciju. Turklāt viņi pat vairs necenšas izdomāt attaisnojumus. Mani sauc Aleksējs Pečīs un apspriedīsim šo tēmu kopā. Bet pirms mēs sākam šo raidījumu, lūdzu jūs atbalstīt šī YouTube kanāla darbu ar savu ziedojumu, maksas abonementu vai sponsorēšanu YouTube. Kā to izdarīt? Visas saites un rekvizīti ir šī video aprakstā. Raidījuma beigās, ja tas jums šitīs interesants un noderīgs, jūs varat atstāt savu ziedojumu jebkurā jums ērtā veidā. Tur, ticiet man, ir dažādas platformas. Ir gan bankas rekvizīti, gan kriptomaki, gan PayPal, gan Patreon, Buy Me a Coffee un sponsorēšana YouTube. Kopumā noteikti atradīsiet kaut ko, kas jums der. Un, protams, abonējiet manu Telegram kanālu Pečīs News. Saite uz to ir arī šī video aprakstā. Tur mēs publicējam operatīvas ziņas, tiklīdz tās saņemam. Tātad, raidījuma sākumā atgādināšu kontekstu. Nesen izdevums Washington Post ziņoja, ka Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto regulāri uzturēja kontaktus ar Sergeju Lavrovu pārtraukumu laikā, Briseles tikšanās laikā Eiropadomē. Šādas ciešas saziņas dēļ Krievija faktiski bija klāt pie sarunu galda katrā Eiropas Savienības sanāksmē daudzu gadu garumā. Vēlāk Sijārto atzina, ka jā, viņš regulāri sazinās ar Lavrovu ES padomes slēgto sanāksmu laikā. Un faktiski viņš piebilda, nu ko jūs man par to izdarīsiet? Viņš saka, nu ko jūs izdarīsiet? Jā, es vispārinu, jā. Es sēžu Eiropas Savienības sanāksmē un uzreiz zvanu Lavrovam, ziņojot viņam, par ko mēs tur runājam. Viņš saka, un kas tad? Un kas tālāk? Un lūk, šodien tīklā nopludina Ungārijas ārlietu ministra Pētera Sijārto un viņa Krievijas kolēģa Sergeja Lavrova sarunas audio ierakstus. Tās attiecas uz sankciju atcelšanu ietekmīgiem krieviem. Un sākumā es jums parādīšu šīs audio ieraksta oriģinālu, un pēc tam mēs visu pārtulkosim un noteikti visu izanalizēsim. Labdien! Labdien, Sergej, tas ir Pīters. Jā, es esmu Sanktpēterburgā. Kur jūs esat? Es jau esmu ieradies Budapeštā. Un jūs? Jā. Jā, jau. Tu biji visos Krievijas mēdīju ziņās šodien. Ak, es kaut ko neesmu. Nē. Viņi vienkārši teica, ka tu pragmatiski cīnies par savas valsts interesēm. Teiksim tā, laba. Situācijas analīze. Labs veids, kā to pateikt. Un taisnīgi. Skaties. Es zvanu pēc Alisera lūguma, un viņš vienkārši palūdz man atgādināt, ka jūs darījāt kaut ko saistībā ar viņa māsu. Kundze Ismailova. Jā. Jā, pilnīgi noteikti. Lieta ir šāda. Kopā ar Slovākiem mēs iesniedzam priekšlikumu Eiropas Savienībai viņu izslēgt no saraksta. Mēs to iesniegsim nākamnedēļ. Un sākoties jaunajam pārskatīšanas periodam, tas tiks iekļauts darba kārtībā, un mēs darīsim visu iespējamo, lai viņu izņemtu no saraksta. Liels paldies, viņš būtu tiešām ļoti priecīgs, viņš ir nopietni noraizējies par savu māsu, jūs varat saprast.
un mēs ļoti augstu vērtējam jūsu atbalstu un jūsu cīņu par vienlīdzību. Tātad stundu pēc tam, kad 2024. gada 30. augustā Sijārto ieradās Budapeštā no Sanktpēterburgas, viņam piezvanīja Lavrovs. Krievijas ārlietu ministrs atgādināja, ka krievu oligars Ališers Usmanovs vēlas, lai Eiropas Savienība atceltu sankcijas viņa māsai Gulbahorai Ismailovai, un Ungārijas ministrs apsolīja palīdzēt. Lavrovs saka, citēju: Paklausieties, es zvaru pēc Ališera lūguma. Paklausieties, viņš lūdza man jums atgādināt, ka jums kaut kas ir jādara attiecībā uz viņa māsu. Atbildot, Peters Sijārto norādīja, ka jā, palīdzēs, un paskaidroja, ka Ungārija kopā ar Slovākiju iesniedz priekšlikumu Eiropas Savienībā par Ismailovas izslēgšanu no sankciju saraksta. Sijārto saka, mēs iesniegsim to nākamnedēļ, un tā kā sāksies jauns pārskatīšanas periods, šis jautājums tiks iekļauts darba kārtībā, un mēs darīsim visu iespējamo, lai viņu izņemtu no saraksta. Turklāt Sijārto pastāstīja Lavrovam, ka Krievija apmeklējusi jauno Gazprom galveno mītni, un šajā telefona sarunā piebilda, citēju: Es vienmēr esmu jūsu rīcībā. Un nāk brīnums, 7 mēnešus pēc šīs sarunas Ismailova tika izslēgta no Eiropas sankciju saraksta. Un lūk, viens no Eiropas Savienības izlūkdienesta darbiniekiem paziņoja, ka savās sarunās ar Krievijas ministru Sijārto izskatās padevīgs, gandrīz lišķīgs, gluži kā tāds bērniņš, kuram pasaka: ej un dari to, un viņš iet un dara. Tiek atzīmēts arī tas, ka Ismailova nebija vienīgais gadījums, kad tika īstenotas sankcijas pret ietekmīgiem krieviem. Kopā ar viņu no sankciju saraksta tika izslēgts Krievijas uzņēmējs Vjačeslavs Moša Kantors un Krievijas sporta ministrs Mihails Dektjārjevs. Un ir visi pamati uzskatīt, ka šādu uzdevumu Sijārto saņēma no Kremļa un to izpildīja. Un šeit es gribu atzīmēt, ka tā ir kļuvusi par ungāru un slovāku taktiku. Laikā, kad es neilgu laiku strādāju Eiropadomē, es dzirdēju no diplomātiem, Ungārijā un Slovākijā parasti jebkuras sarunas sāk ar tik garu krievu personu sarakstu, kuras viņi vēlas izslēgt no sankciju saraksta. Piemēram, pēdējā saruna kārtā par sankciju pagarināšanu pret Krieviju šī gada martā Slovākija un Ungārija sāka izdarīt spiedienu uz Eiropas Savienību, lai no saraksta izslēgtu pašu Usmanovu. Tātad vēlreiz, Krievu taktika ir tāda, ka viņi ierodās uz Eiropas Savienības sēdi ar sarakstiņu Krievu, kurus mēs esam diktējuši no Kremļa, un saka: tā, mēs nesāksim sēdi un balsošanu, kamēr neiziesim cauri šim sarakstam, izslēgsim kādu no šī saraksta. Neizslēdziet, labi, tad mēs tātad neplānojam turpināt sarunas. Ja kāda no sankciju saraksta tomēr izsvītro, Ungārija un Slovākija par to ziņo Kremlim un uzreiz atdod savu balsi par Eiropas Savienības lēmumu. Vai arī kā tas bija piemēram 2023. gadā, Viktors Orbāns vienkārši iziet no sēžu zāles, iedzert kafiju, un lēmums te ir pieņemts bez viņa. Tātad tā jau ir rūpīgi izstrādāta ungāru un slovāku taktika. Un šeit ir svarīgi atzīmēt, ka Sijārto vispār nebaidās no nekādas atbildības. Ungārijas ministrs nemaz nenoliedz noklausīšanās faktu. Pēc viņa teiktā, ārvalstis pēcdienestē ar ungāru žurnālistu līdzdalību viņu pastāvīgi noklausās, un savu reakciju viņš ietvēra vienā tādā ironiskā frāzē, citāts: Šodien klausītāji izdarīja kārtējo lielo atklājumu. Pierādīja, ka es publiski saku tieši to pašu, ko pa telefonu. Nu vienkārši lielisks darbs. Sijārto paziņoja, ka 4 gadus viņš atklāti runā vienu un to pašu. Sankciju politika ir izgāzusies un nodara vairāk ļaunumu Eiropas Savienībai nekā Krievijam. Ungārija nekad nepiekrīt sankcijām pret tiem, kas ir svarīgi viņu valsts enerģētiskajai drošībai. Sankciju sarakstā neiekļaus arī tos, kuru iekļaušana pēc ungāru domām vienkārši nav jēgpilna. Un visbeidzot, Sijārto ar izsmieku piebilda, ka publicētais pārtverto sarunu saraksts patiesībā nav pilnīgs. Pēc viņa vārdiem viņš regulāri veic pārunas tieši par sankcijām ar vairāku valstu ārlietu ministriem, kas nav ES dalībvalstis. Tajā pašā laikā Eiropas Savienībā pagaidām nevar droši apgalvot, ka kredīts Ukrainai 90 miljārdu eiro apmērā tiks piešķirts. Eiropas Savienības diplomātijas vadītāja Kaja Kallasa, kura šodien ieradās Kijevā, paziņoja, ka šobrīd pastāv daži šķēršļi saistībā ar 20. sankciju paketes pieņemšanu pret Krieviju un kredīta piešķiršanu Ukrainai. Tālāk viņas citāts. Notiek darbs pie šo šķēršļu pārvarēšanas, bet, diemžēl, šodien es nevaru jums paziņot labas ziņas par to, ka šis kredīts tiks piešķirts. Tieši tāpēc mēs turpinām strādāt un ceram, ka līdz nākamajai Eiropadomes sēdē šis lēmums tiks pieņemts.
Bet tomēr mēs zinām, kā tieši sauc šo šķērsli. Tā ir Ungārija, kas ļaunprātīgi izmanto savu ES un NATO dalībvalsts statusu, bloķē un tādējādi ir ņēmusi ķīlniekos visu Eiropas Savienību. Lūdzu, atbalstiet šī YouTube kanāla darbu ar savu ziedojumu, maksas abonementu vai sponsorēšanu YouTube platformā. Kā to izdarīt? Visas saites un rekvizīti ir šī video aprakstā. Un, protams, abonējiet manu Telegram kanālu Pečīs News. Saiti uz to arī atradīsiet šī video aprakstā.